Sveiki! Kas ietekmē biržas cenu svārstības? Faktori ir vairāki. Iepazīsimies ar tiem – laikapstākļi un hidroresursi. Ja mūs pārsteidz augsta ziema, samazinās hidroelektrostaciju kapacitāte ražot nepieciešamo elektrību un reizē nepieciešami vairāk resursu apkurei. Arī ja vasara ir sausa un ļoti karsta, tiek ierobežoti pieejamie dabas resursi elektrības ražošanai. Ejam tālāk. Kopējais elektroenerģijas patēriņa pieaugums. Ja kopējais patēriņš pieaug, nepieciešams saražot vairāk elektroenerģijas, jo mazāk enerģijas iespējams saražot, izmantojot atjaunojamos dabas resursus, kas ir salīdzinoši lēts ražošanas veids, jo vairāk nākas darbināt spēkstacijas, kas ir daudz dārgāk. Visbeidzot, globālās tirgus tendences. Tāpat elektrības cenu joprojām ietekmē ģeopolitiskā situācija pasaulē. Svarīgi saprast, ka elektroenerģijas cenu kāpums vērojams teju visās pasaules valstīs, un cena biržā ir un būs mainīga. Tas, vai tā kritīsies un atgriezīsies iepriekšējā līmenī, lielā mērā atkarīgs no klimatiskajām izmaiņām, kopējās Eiropas nostājas par CO2 izmešiem un citu resursu, piemēram, gāzes cenām. Ceram, ka viesām tev skaidrību. Jauku dienu! TED!